Vācijas autoplacī nopirkt šo Citroen C3 Picasso. Nejautājiet, kāpēc es viņu nopirku, bet viņš ir manā īpašumā. Pats ar viņu atbrauc no Vācijas, un to varat redzēt manā YouTube kanālā citā video, kā mēs braucam pakaļ, un es tur stāstu par dokumentiem. Un šajā video es jums pastāstīšu, cik viss izmaksā un kā es mēģinu ar šo auto nopelnīt. Pirmā lieta, ko mēs darām, ir noskalojam. Saprotot to, kad visu pacēlē atkal var aizņemt, mums ir jāturpina ar salonu tīrīšanu. Un nākamais solis ir jāizņem ārā krēsli. Jā, ko es aizmirsu pieteikt, mums arī netaisās bagāžnieku zaļā. Es viņu tā aiztaisīju, kad viņš vairāk netaisās. Tas mums arī jādabū vaļā un braucam iekšā. Un ko pie reizes apskatīsimies, kādu mums izskatās apaši. Nu jā. Šī ir tā atšķirība, ko redzēt no Vācijas mašīnas un no Latvijas mašīnas. Tieši grīdi. Protams, ir kaut kāda virspusē rūs, bet nekas tāds, kas turpmākos 5 gadus ļaus iziet apskatu. Ok, tad ņemam ārā. Lai gan sākumā domāju šeit tīrīt, bet es sapratu to, ka šeit būs maz vietas, nevar īsti durvis atvērt, tad mēs pārvācamies apakaļ šo vietu. Izņēmām jau krēslus, šeit ir plašāks un braucam iekšā mūsu mīļo Citroen bageti. Tu nevar labi iztīrīt salonu, ja tev nav laba gaisma. Nākamais instrumenti. Tornadors, birstīts uz aķenīti, manuālā birst, mikrošķiedras lupatiņas, ķīmija salonam, logmazgājamais un maska priekš tornadoru, jo visi tie tvaiki iet pa gaisu un iet tavās plaušās. Vispārībā šie saloni, ko es filmēju priekš YouTube, ir vēl ļoti tīri. Šis skaitās tīrs salons. Ja jūs redzētu, kādas ir bijušas mašīnas, normālā versijā, tad liekas, ka katru reizi, kad viņi atnāk pirms atzīšanas, tiek kaut kāds dzīvnieks nodīrāts, bet šie vēl ir tīri. Un cilvēki jautā, kāpēc tu ņem ārā sēdekļus un tik rūpīgi visu taisi. Iedomājieties, ja jūs nopirkt auto no citiem cilvēkiem, un šis vēl ir ar tādu māksliniecisku nosaukumu C3 Picasso, tad iedomājamies, kādu mākslu viņi veidoja šeit uz aizmūriem sēdekļiem. Tāpēc ķeramies klāt! Mēram pēc 6 stundām darba mēs esam tikuši līdz tīram interjeram. Un mums jāturpina ir ar krēsliem, bet novērtējam, kā izskatās salons. Diezgan jau dzīvāk. Nice. Kamēr mēs tīrīsim krēslus un tur ies putekļi pa gaisu, lai mēs nepiesmērētu salonu šeit riņķī, mēs ieliekam iekšā šo gaisa mitrumu savācēju, lai viņš kamēr būs durvis ciet, savāc visu mitrumu un nestāk pelēt salons.
Un šādi ir soļi uz tīru salonu. Katrs no šiem soļiem izdara savu darbu, un rezultātā mums ir tīrs, smuks un smaržīgs salons. One eternity later. Tad mums arī ir gala rezultāts. Kā redzam, mums ir arī dankrats, atslēga, rezervas ritens un arī aptiecīgi. Tā kā mēs esam iztīrījuši, izbrauksim, parādīsim, kā izskatās no salona. Un ko uzreiz pamanīju, mums nedeg viena no tuvajām raismām. Bet to uzreiz nomainīsim, tur droši vien būs lampiņa beigta. Tad, nu jā, redzam, kur ir pārtrūcis diegs un mainam nost. Tad nu šāda H7 lampiņa mums izmaksā 3,50 €. Nu redzam, abas tuvās gaismas deg, varam doties ceļā. Tad nu vienmēr iekāpjot šajā automobīlī, man ir tāda sajūta, ka es braucu ar autobusu, jo paskatieties, kas mums ir pa peizāžu priekšā. Maziņš panelīts, lai netraucē. Spidometrs mazs, mums īsti nav svarīgi tie visi cipari, izņemot ātrums, kuru mēs skaidri redzam. Liekas, ka perfektais īpašnieks būtu vienkārši, kurš ir kādreiz vadījis autobusu, uzvelk aviatorens un motociklē. Ir augstā sēdēšana patīkama, ir viss šis tas panels, nu milzīgs panels, te varētu pikniku taisīt. Perfektais tāds svētdienas branču izbrauciena autiņš. Cienītāji tikko uztaisījusi kanēļu maizītes un jūs brīvi aizbraucat uz tuvāko apskats objektu vietu, bet jūs pat īsti nekāpjat ārā no mašīnas, jo caur šo stīklu man tā šeit var visu redzēt. Pamalko kafiju un uzvērt pulciņus, un tad jau pēc tam, ja jau viss veiksmīgi, tad jau mēs dodamies uz aizmugurējiem sēdekļiem, vai arī vieglā pastaigā. Skats mums šeit ir, liekas, ka var nākotni redzēt ar šiem logiem. Bet nu ir dzirdams varbūt kaut kāds gultnis vai arī tie bremžu diski, kas ir nedaudz aprūsējuši, un viņi tagad skatās klāt vēl klučiem. Pāris reizes nobremzēsim, redzēsim, vai tā skaņa vēl paliek. Mēs varam ieslēgt kruīzi, un tad jau vispār. Jā, nu, dzirdam, kad skan bremži, jo viņi no stāvēšanas ir vienkārši bremžu diski ir aprūsējuši. Un tad, kad mēs pabraucam pāris kilometrus, pabremzējam, tad jau tādas skaņas pazūd. Tad nu dzirdam to, ka tā skaņa mazinājās, bet viņi nepazūd pavisam. Tās varbūt ir riepas vai gultiņi. Divi varianti. Bet, nu, kāds šeit diezgan normāli ceļ. Man šeit bija 1,6, bet ar 1,6 man liekas, kad visu laiku ir mašīna rātā, kad tu brauc straujāk. Redzam, šeit arī indikātors ir pa kruīzu kontroli. Kā arī mums ir pavisam vienkārši radio sistēma, klimata kontroli, tu noregulē savus grādus un palielam aizmirst par kaut ko citu. Ir arī kondicionieris, tā kā bez stresa vasarā varēs izbaudīt apskats objekts vietas. Vienkārši saprotams radio, kas daudziem cilvēkiem kaitina, it īpaši, kuri ir nedaudz, tā teikt, tuvāk senioru vecumam. Kaitina, kad ir ļoti sarežģīts radio. Tad, nu, šis arī manā šeit senioru virzienā tēmē šāds autiņš. Tāds sajūta, ka tu sēdi viesistabā un šis ir viesistabs galdiņš. Paņem uzēt tikai riekstiņus. Bet, nu, kāds gultnis manā šeit graudo, varētu būt, ka šis. To mēs apskatīsimies, bet šo franču citronu maiz iedosim džekiem servisā, lai viņi iziet cauri visai rītošai daļai. Apskatās, vai ir mainīta eļļa, zobu ciksnā un tādas lietas, lai apskatās. Un, ja nepieciešams, tad arī to visu nomainīs. Un šie modā šeit, es nezinu, bet šīs ventilācijas lūks izskatās tā kā no Lamborghini Urus. Ja es maldos, tad lūdzu ierakstiet komentārā, bet nu jā, tāds svētdienas Urus. Labi, ka viņiem nav tā stūra, kas tu griez to stūru un tad centrs paliek vietā, jo
Es vienreiz braucu ar tādu un man pilnīgi galva norēja, kad tas centrs stāv uz vietas. Bet jā, beidzam sapņot un dodamies atpakaļ uz garāžu. Mums vēl ir jānopulē šis autiņš. Lai braucot garām, kaimiņi apžilst un domā, kas tas par jauno autiņu iepirkt sakā. Kā var pārbaudīt, kurš gultens apmēram vismaz virzienu saprast. Tad no lēnām tu tā uzliec spiedienu uz to, piemēram, pusi. Ja mēs es to parādīšu, kad tā mašīna pabrauc garām. Tā viegli uz šito pusi, tad mēs uzliekam spiedienu uz šiem riteņiem, tie atbrīvojās, tad šajā pusē neskan, un kad mēs no šīs puses uz otru skatāmies uz šo pusi, šādi, tad viņš skan vairāk un šeit mazāk. Tad jūs varat saprast, ka tas ir viens no indikatoriem, kad tur vai aizmugurē ir tā problēma, un šajā līkumā izteiktāk. Mēs vairāk pa lielam jau nedzirdam to gultu, un tas nozīmē, ka 95% ka tas ir tas. Caur bedrēm arī nemaz nejūt nekādu skaņu. Tas ir pozitīvi, lai gan mēs varētu aizbraukt uz... Ir viens tās rītīgi pretīgs ceļš, braucot uz Kušaiņiem, kur tiešām, ja kaut kas grab, tad tur mēs to dzirdēsim. Aizbrauksim uz to ceļu. Liekas, ka nekāda lieka skaņa nav, bet braucot no Vācijas, man liekas, ka kaut kāda atsaitīta viena no kaut kādā brīdī tur pieklabēja. Tad braucam apakaļ uz garāžu. Pirms mēs kaut ko braucam iekšā, mums ir jāizbrauc ārā šis ķīniešu aparāts. Vispār ir kā ķīniešu mašīna, bet tā diezgan kvalitatīva liekas. Foršs aparāts kopumā. Pirms pulēšanas mums ir jānolīmē šī melnā vieta, jo tas ir plasmas, un kad ies ar pulieri, viņš uzies virsū, tad viņš paliks balts. Tālākās krāsas mums vajag dabūt tikai un vienīgi spīdumu. Šoreiz mēs lietosim šo pastu un daļai mīksto rīpiņu, jo pelēkajā krāsā tu tāpat īsti neredz, vai ir švīgs vai nav, tāpēc mums vajag uztaisīt tikai un vienīgi spīdumu. Galvenais, ko mēs varam redzēt, kur ir atšķirība starp kā ir uzpulēts un kad nav uzpulēts. Redzam, ka šeit ir neliels spīdums un šeit jau tāds duļķēnāks. Tas mums bija galvenais mērķis un turpinām darīt. Un šādi notiek tas process. Un tas paņem stundas. Īsti rezultāti varbūt pat cilvēks parastais neatšķirs, bet varbūt video varēja redzēt, kad paliek labāk. Tā kā man pašam nav laika ar šo Citroenu vairāk darboties un man jādara citas lietas, tad dosim džekiem uz servisu, lai viņi pārbauda tehnisko stāvokli, lai viņi iziet cauri ritošai daļai, paskatās, vai ir mainīta arī zobsiksna, eļļa, filtri. Droši vien, kad eļļu un filtrus tos mēs nomainīsim, kā arī viņi sagatavos tehniskajai apskatei. Tad mēs esam saņēmuši auto atpakaļ no servisa, varam doties CZD, iet apskat un reģistrēt. Tad, kā jau vienmēr pirms reģistrācijas mums ir jāveic numuru salīdzināšana. Esam veikuši veiksmīgu reģistrāciju Citroenam. Šādi ir mūsu numuri. Reģistrācija izmaksāja 184 un 29. Uzliekam numurus, apdrošinām, braucam uz apskati. Tad no apskata izmaksāja 36,95 €. Un mums ir apskate bez aizrādījumiem.
apskata ir iziet. Braucam uz Skrundu. Mums ir jāielē arī degviela, jo tā tūlīt beigsies. Es nemaz nepamanīju, jo viņiem šeit visi tie indikātori saplūst vienā. Diezgan grūti kaut ko saprast, jo šāds spidometrs nav bieži atrodams. Bet beigās mēs arī sarēķināsim, cik mums šis auto izmaksāja un cik mēs grasamies nopelnīt. Es tikko sapratu to, ka nav viens kalpaks, ka tas ir kaut kur pazudis. Tad mums būs jāpiemeklē kāds. Tad redzam, kāds ir patēriņš reālajā laikā. Apmēram pa šoseju ir 4,3. Diezgan patīkam pie šīm cenām, jo es tikko, kad lēju degvielu, man bija jāielē par 20 eiro, bija 10 litri degvielas. Izvēlēties tādīgi, pasīsimies vēlreiz. 4,5, 4,4, 4,3. Tāds arī ir reālais patēriņš. Citroen C3 Picasso izmaksas. Pats auto maksāja 1500 eiro Vācijā. Un pašiem mums atvest izmaksāja 423 eiro. Tālāk Latvijā mēs atvedām viņu, uzreiz ķērāmies klāt salona tīrīšanai. Salona iztīrīt maksā 200 eiro. Tad nākamais solis mums bija pulēšana. Pulēšana mums izmaksāja 250 eiro. Šīs ir tādas cenas, kuras es atspoguļoju, it kā es dotu pakalpojumu. Tātad 200 eiro salons un 250 eiro pulēšana. Mums nākamā lieta bija jādod džekiem servisā, jo man pašam nebija laika, man bija jāķerās klāt citiem projektiem, un servisa rēķins mums izrādījās 913 eiro. Jo nebija mainīt ne zobsiksna, bija jāmaina eļļa, apkope, priekšējie bremžu diski bija pārāk daudz nodiluši, un tas viss bija jāmaina. Kā arī vēl visādi cīkumi, tur kaut kāds viens vats bija redzam korodēts, tas bija jāsalodē, aizmurēja acitēja vēl, aizmurējām tiltam un bija arī eļas noplūde. Viss reģistrācija kopā mums izmaksāja 220 eiro. Mums vēl arī palika degviela, lai dotos uz reģistrāciju un veikt šos visus manevrus, kurus izmaksāja. Tad mums paliek degviela, kas izmaksāja 25 eiro šurp turp uz apskatu un atpakaļ. Kopā mums šis auto izmaksāja 3531 eiro. Izklausās varbūt pa daudz. Man arī tā šķiet, jo servis rēķins atkal mūs visu to pēļņu apēda. Bet pārdošanas cena šim auto būs 4000 eiro. Tad jūs redzat, cik ātri šie visi skaitļi saskrien un cik maksā reāli atvest auto, kurš maksā 1500 eiro uz Latviju, sataisīt visu kā priekš sevīm un doties ar viņu ielās. Nav lēti. Tāpēc mēs uzņemamies visu šo risku, lai jums tas nebūtu jādara. Bet jums ir iespēja arī pasūtīt pie maniem auto, kur es jums parādīšu, cik viņš maksā tur un uzlikšu savu pakalpojumu cenu, kas ir 750 eiro. Lai jūs varētu maksimāli atbilstošā cenā nopirkt savu auto. Jo es jums parādīju, kādas cenas ir auto tirgotājiem, izsoļu lapās, pie dīleriem un tā tālāk. Bet šis Citroens 4000 eiro un varam doties ceļā.